Māri! Beidzot, blien. Nu, kā ir? O. Nu, tie ir neko. Patīk? Seksam derēs. Mīlestībai, nevis seksam. Ievo, varbūt atdodam naudu saimniekam un visu cenšamies vērst par labu? Tas pilnīgi zēdus prātā. Atdot tagad naudu, jā? Palādāties, sukonis, cik to tā neatstāv. Neaiztiec mani! Neaiztiec mani, prāt! Nomierinies, Inga, es tev pagāju. Idiots, priekš kam? Priekš kam? Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, bet suns nevar mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauc. Viss kārtībā. Jā, tiešām, viss labi. Es saprotu. Nu. Nevajadzēja mazgāties, viss štīms izgāja. Inga mazāk klausies. Nu, mēs taču sarunājam, varēja vismaz piezvanīt. Nu, es taču uztraucos. Nu, labi, veseļojies. Jā, zinās, kā skraidīt apkārt čībās. Ok, labi, atā. Ko tu noķēri? Tā jau es domāju, bija apslimusi. Kas tev ir? Es tev tik mīkstu vispār redzējis neesmu. Ingu cit maziņu. Paklausies, viņi ir citādi. Tiešām, tic man. Labi, iešu pēc savu viskiju, zinu, tur interesantāk. Vai tu atskaidrojies? Neaiztiec mani, es jau izsaucu policiju. Es jums tā iegriezīšu, zvēri, neaiztiec mani! Sarunāsim, gaidi, Inga! Aizmukā. Teica, ka policija jau ir izsaukusi. Tieši. Es tinos projām. Ja nu patiešām atbrauc. Raimi, nu neatbrauks. Neatbrauks, jā. Tu redzēji, kāda viņa bija? Pilnīgā histērijā. Tu dari, kā tu gribi. Bet, ja kas manis šeit nebija. Saprati? Saprati? Vajadzēja stiprāk iemaukt. Tu. Es saucu jūru un brauc projām. Pateic zīlēm? Un nebija variantu. Labs! Tu saproti, ka viņš tā var nodot? Zīle? Nē. Zīle nevar. Viņam bija iespēja man nodot, viņš to neizdarīja. Iespēja? Viņš bija policijā? Ne tikai. Tā uzņēmēja veči viņu arī sagrāba aizved uz mežu, mocīja, sita spīdzināja. Viņš neko nepateica. Arī mentenē viņš bija. Ātrāk tā rītdiena pienāktu, ātrāk pasi dabūtu. Māri dabūtu ārā no Latvijas un būs miers. Jā, tad būs miers. Būs miers. Klausies,
Tev vajag aiziet pačučēt. Viss jau ir vēls. Ir jāiet gulēt. Vajag izgulēties. Jābūt režīmam. Nāk miegs. Tu man iemidzināsi. Es tev tik ļoti mīlu. Es ar tevi. Kā es gaidu mūsu bēbi. Tiešām? Viņa mīlēs tikpat stipri kā mani. Es viņu ļoti mīlu, ļoti, ļoti. Es pat jau tagad viņu mīlu. Zini, ko es pat vārdu zinu. Kādu? Milda. Milda. Tik skaists vārds. Mīlas dieviete. Viņa būs ļoti, ļoti, ļoti skaista. Kā mamma. Tu jau te? Jā, es taks paņēmu. Nu, ko šis? Piedars viks. Labi notēlē. Es piekusu, tiešām. Kur tu piekusi? Es piekusu, Žora. Piekusi tev? Ev, Tu nepiekusi. nevajag, tiešām. Tik ar viņu Nu, piepiekusi. beidz, tas Tev ir patīk, darbs. Tas ir darbs, jā? Tu taču zini. Vienmēr liels. Kāds liels tev lielāks? Tu nav lielāks, jā? Es nerauju drēbes, nerauju drēbes. Es pat, es pat, beidz elsot, tik dīvaini. Kas tas? Jā. Žora! Jā, es jau skrienu, tu kāpju mašīnā, es braucu. Jā. Tu? Brit, negaidīja. Nē, tas... Varbūt pacienās ar kafiju? Protams, nāc iekšā. Es tev gaidīju, tiešām. Kā tu vispār jūties? Jā, daudz labāk, paldies. Bija vienkārši apaugstējusies. Kā es pēc tevis noilgojos. Pēc tavām acīm. Kādām acīm? Pazīstamām. Sveiks. Sveiks. Ir? Ir. Gunts Kaminskis. Viņu pa teleku rādīja. Nu, rādīja, kas tad ir. Nu, neko. Lefiks saka, laižas prom. Nu, protams, tāpēc jau arī pas. Paklausies, bet tā nauda tāda lieta ir, ka es ne tikai vakarā varēšu ievest. Es tūlīt braucu pakaļ, bet tas ok ir. Ok, tu uzvani. Labi, vai, paldies. Jā. Kā es tev gaidīju. Tiešām. Nevienu nekad mūžā tā neesmu gaidījis. Atkal jau. Nu, pasaka, kas tevi pie viņa tur? Kas? Bērni, akcijas? Norman, Kas? es negribu par to runāt, labi? Bet kādēļ? Pasaka, varbūt vienkārši tu viņu mīli? Mīlu. Tu jocīgs esi. Nu, bet kādēļ? Tas nav tik vienkārši. Tu nesapratīsi.
tevi esmu es. Es par to nebūtu tik pārliecināta. Kāpēc tu? Lūk, kur es, lūk, kur tu. Un? Cik ilgi mēs esam pazīstami? Pāris dienas? Kā es varu zināt? Varbūt tu man izmanto. Inga, ja es pie tevis neliptu klāt kā tāds magnēts, ja es nedomātu par tevi reiz, kad pagriežos uz otru pusi, tad... Dievs, cik tu esi skaisti. Kas tad būtu? Tad tu stāvētu aiz durvīm. Nebūtu tevis. Reviti, tu atceries, tu man solīji ceļojumu? Paskaties, es atradu. Klausies. 14 dienu iepazīšanās programma. Pirmā diena – 7,55 ielidojumi Rio de Janeiro lidostā, transfers uz viesnīcu Miramare Palacē. Labi, tas nav svarīgi. Sasveicināšanās kokteils, kas ir forši, vai ne? Vakarā jūs gaidīs samba šovu, jūs apmeklēsiet tradicionālo samba skolu, kas atver apmeklētājiem durvis uz tuvojošās Rio karnevāla pasauli. Brīnišķīgas vakariņas tradicionālajā BBQ restorānā. Barbecue. Kas? Kur tas ir? Brazīlija. Rēm, tu vari iedomāties, cik tur tagad ir silti? Varu iedomāties. Nu, mēs varam izlidot jau nākamnedēļ. Pilnīgi izslēgts. Rēm, tu man apsolīji. Jā, es zinu, ka es apsolīju, bet tagad es nevaru. Saprotu, man taču seifu aplaupīja. Ja es nekustināšu mensu, viņi tā arī tos zagļus neatradīs. Labi, tā jau man likās, jā. Ko tu dosmēs? Kas tev likās? Tieši tā man arī likās. Vēlāk pienāks brīdis, un mēs apceļosim visu pasauli ar līdmašīnu. Kad zvana. Aiziet aiz durvis. Un neaizmirst paskatīties pa durvju atstīm. Iekritām. Ko? Viņa uzrakstīja papīru par izvarošanu. Ko? Ej, dirst. Jā. Ej, tu dirst. Tā jau man likās. Jā. Un ko tagad? Ķurķis, ko jā? Es nezinu, ko darām. Ko darām? Tas viss tevis dēļ, tas viss ir. Ko manis dēļ? Jā. Labi, neko nedarām, ja tas ir manis dēļ, jā? Nemeklējam advokātus, neko nedarām, absolūti. Bet, klausies, varbūt viņa vienkārši mūs tikai biedē. Blefo. Kurš ir plāns? Vajag piezvanīt uz menteni un pajautāt, vai viņi jau ir uzrakstījusi iesniegumu par izvarošanu. Jā. Tā viņi to tagad ņems un uzreiz pateiks. Kaut gan, ziniem, man ir viens inspektors policijā, es varētu piezvanīt un kaut gan ne par tādām lietām policijā nerunā. Vajadzēs aizbraukt pie viņiem pašiem. Bet kā? Kā viņa tevi izskaidroja? Kā? Elementāri, kā? Vienkārši tu zvanīji uz viesnīcas to recepciju, numuriņš, uz kuru vārdu uzvārdu reģistrēts, viss mans vārds uzvārds, atrada internetu, uzrakstīja. Ja viņi uzrakstīs to iesniegumu tālāk, viss mums vākās. Var jau būt. Un tu nevarēji noīrēt numuriņu uz citu vārdu, ko? Es varēju zināt, ka pēc tam tā švame telos nevainīgu. Ko es nevainīgā? Un tu esi tas nevainīgais, tu viņu siti, tu viņu paņēmi ar varu. Zini, ko tas ir tavas problēmas. Man ar viņu viss bija zolīdi un mierīgi. Bet tu mentē pēc tam varēs stāstīt, ka tev mums bija zolīdi un mierīgi, ja? Es braukšu ar viņu skaidroties. Tu tiešām esi pārliecināts, ka tas ir pārāk nopietni, ko? Tu zona gribi nopietni? Es vairāk, ne. Es braucu ar viņu skaidroties. Labi, bet tu man piezvani, ja? Piezvani man vēlāk, pēc tam abi divi izlems. Labi.
izrādās, ka ir viss kapās. Es pat nevaru atšķirt, tā ir īsta vai nē. Ļoti labi uztaisīts, ļoti labi vecīgi. Protams, tāpēc, ka tā arī ir īsti. Zini, pareizos cilvēks, tas viss kārtībā. Klausies, ko tu tagad tālāk darīsi? Un ko tālāk? Pasit zobos Mārim, lai brauc prom no Latvijas. Pārāk mīkstiņš izrādījās. Es tev mašīnu varu iedot ātrāk, tiks pie viņa un apakaļ. Tieši to es tev tikko gribēju prasīt. Tev tiesības ir? Ir. Nu, tad es tepat būšu, tu man te vēlāk atbrauc pakaļ, jā? Sarunājuši. Okay. Pagaidi, paņem manu telefonu. Negribu tur ņemt līdzi, zin kā, lai neizsakot. Jā, pareizi. Labi, davai vēlāk. Jā. Inspektors Doļskis klausās? Es zvanu tā bandīta dēļ, kur rādīja pa televizoru. Nu tā dēļ, kurš to seifu apstrādāja. Jā, skaidrs, runājiet. Nu, es redzēju viņu. Es veikala strādāju Rumbulā. Viņš te nāk šņapi pirkt. Jūs esat pārliecināti, ka tas ir viņš? Nu jā, līdzīgs kā ūdens pila tam, kuru rādīja televizorā. Ļoti jaunu līdzīgs. Un skatiens tāds. Kāds? Jocīgs kaut kāds. Skatās visu laiku rinki, it kā baidītos. Es 15 gadus strādāju tirzniecību un ar cilvēkiem strādāju. Redzat tādu cauri. Ticiet man. Nu, un kur atrodas tas jūsu veikals? Nu, Rumbulā, kur uz mazdārziņiem ir ceļš. Viņš tur uz tiem dārziņiem ir visu laiku. Tātad bez mašīnas un iet uz mazdārziņu pusi. Šodien viņš ir redzēts? Nē, šodien vēl nebija. Labi, liels paldies jums. Ja jūs šodien viņu redzat, tad noteikti zvaniet policijai. Kāds ir jūsu vārds? Marija Laise, no veikala. Jūs te paprasat kādam, visi jau zinās. Paldies jums. Doļski, es te man ir viena svarīga lieta. Es saprotu, bet es steidzos tagad, jā? Jā, bet man ļoti vajag. Man arī ir jāsteidzās. Un, starp citu, jūsu lietā. Bet man vajag... Tad runājiet pa ceļu. Labi, tad lieta tāda, klausies, ka man... Sapratu. Un kāds ir cietušās uzvārds? Raita. Ir zināms, kas viņu izvaroja? Vēl nav. Nu, bet to jau ātri noskaidros. Jā, paldies tev, Laura. Es tikai gribēju uzzināt, ir iesniegums vai nav. Jā. Visu labu. Nu kā? Ir iesniegums. Var teikt savam paziņam, lai kravā pekalītes. Domā cietums? Nezinu, prēmiju izmaksās. Labi, viss man ir jāiet. Starp citu, tavu seifu lietā. Ir kaut kādi jaunumi? Iespējams, nopietnas signāls. Doļski, laba ziņa. Zora, es uzzināju. Ir iesniegums. Ko darām? Gredzens. Sanlaicīgs tas ir dārgakmens. Tā ir vienīgā mīļā lieta, kas man ir. Dāvana. Nē, piemiņa no mammas. Mamma. Māma mirusi sen jau. Žēl. Beidz, mēs visi agrāk vai vēlāk mirsim. Labāk jau vēlāk. Jā. Man tevi vajag. Tiksi gāz šur. Kādā sakarā? Jā. Jā, labi, es būšu, jā. Labi. Tas bija viņš? Es negribu par to runāt, labi? Ko viņam no tevis vajag? Gribēju izskaidroties. Man ir jāiet. Pagaid, tu tagad skries viņam pakaļ pēc katra telefona zvana? Mums ir jāparunā, Norma, un... Nē, viss, tu esi mana. Ja viņam ir kādas problēmas, lai viņš zvana man, dod es pats viņam piezvanīšu. Nē,
Nē, es pats piezvanīšu. Labi? Kā gribi, bet nekur es tevi nelaidīšu. Normund, pagaid. Tu paliksi šeit. Ritīgi ideāli uztaisīt. Tu labāk pasteidzies, tu līdz drīz tumšs paliks. Neviens tev uz šosejas negribēs ņemt. Tu vai te neaizvedīs man līdz robežai? Tur vieglāk nostupēt būs. Tu pilnīgi stulbs paliec. Tu gribi, lai mēs tik ilgi kopā braucam? Un priekš kam tā riskē? Taisnība ir. Nav ko kopā pikēt, lai... Tā, nu it kā viss būtu. Tu dienas grāmatas nekāds neesi atstājis cietumnieku? Nečīsti, jā? Atstāju. Es sarakstīju dienas grāmatas, vairākos eksemplāros sarakstīju, visu kaut kur apslaipu apkārt. Vecīti, nopietni runā man tagad. Es tagad katru mazāko sīkumu noslaucīju, nospiedumus, visur man tagad ir morālā trauma, vecīti. Tu man par dienas grāmatu prasi. Tā, labi, lai ir. Normund, kā tu nesaproti? Es nevaru atļauties ar viņu strīdēties. Man vajag mierīgi izšķirties, labi? Nu, bet tad izdara to. Es nesaprotu. Man tāda sajūta, ka tu nemaz īsti negribi. Kā negribu? Viņš man atriepsies, saproti? Zilumus, tu zilumus atceries? Tagad tev esmu es. Kas ar jums ir? Jūs visi esat vienādi. It kā es būtu kaut kāda manta, privāta īpašums, visiem viens pēkšņi. Labi. Iespējams, ka es daudz ko nesaprotu šai lietā. Ja tu gribēji, tikai nesalīdzini man ar citiem. Nekad. Mierīgi. Es tūlīt sajutīšu, kurā būdā viņš slapstās. Lēnāk. Tagad stop. Pieturi, es izkāpšu. Kā man te bija noriebies? Drīz varēs Spānijā sutināties. Pagaid, līdz Spānijai vēl ir jānonāk. Stāvi! Kas ir? Viņi! Kur? Tur ir priekšā tas pats, kas man tvarstīja pie veikala. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Ateities, netazaudē, kāpēc man atzīties? Bet suns nevar mainīt.